iepriekšējā sērijā. Ielas runā, ka tu jums kategoriju var nosākot. Ir pienākusi pirmā praktiskās apmācības nodarbība un esmu ceļā uz laukumu. No sākuma devāmies uz garāžu meklēt moci, kas pēc ziemas vēl nebija kustināts. Jā, īstenībā nezinu, ar šitādu mocu baigi grūti, man liekas, braukt. Šodien pirmo reizi dabūju izbraukt ar jauno moci, kam svaigi uzstādīts dūgas. Čau visiem! Sveicināti jaunā video! Šodien esam ceļā uz autoskolu Lauras apmācību laukumu. Šodien trešā moču braukšanas apmācības diena, pusē 9 no rīta. Īstenībā paprovēsim šodien, kā ir no rīta braukt ar moci, mācīties. Es pieļauju, ka arī varētu būt diezgan interesanti, jo līdz šim man bija tagad ap pusdienas laiku. Kaut kā es esmu ievērojis, ka no rīta es parasti esmu nedaudz možāks, nedaudz mundrāks, tā kā pastīsimies, kā mums šodien ies. Vai kā es šodien baudīju braucienu uz šejieni, satiksme maza, saulīt spīd un ceļmala pilna ar pienenēm. Ritīgs kaifs. Jā, bet neviena vēl te nav. Izstāst, ka es esmu pirmais šodien atbraucis. Brauciens ar moci agrā rīta stundā man patīk vislabāk. Brīvs ceļš, maza satiksme un gājēji neprātu. Ja vēl galamērķis ir nomaļš placis, kur var brīvi uzelpot, manā izpratnē diena jau ir izdevusies. No sākuma, kā jau ierasts, jāizlavierē caur garāžu un jāatrod, kur moču paslēpušies. Tad jau var uzsākt figūru treniņu uz laukumu. Ok, astotnieks ir. Tālāk konusiņi. Ok, konusiņi sanāca. Tālāk pēc konusiņa mums ir slaloms. Kaut kādi, man liekas, ka 30 bija. Ap 30 vismaz. Tālāk pēc slaloma mums ir laipa. Maucam uz laipu. Laipa jābrauc ar otro gaņģi. Ātruma ziņā nebija nekāda noteikuma. Galvenais ar otro gaņģi. Tālāk mums ir šķēršļu apbraukšana nebremzējot. Varēja būt bišķi ātrāk, bet no labi, nekas. Šķēršļu apbraukšana bremzējot. Un stoplīnija. Nu tā, esam stoplīni arī izpildījuši. Redzēju, virs 50 bija, tad jau ir ok. Tālāk. Nu tad būtu gabarītu vārti. Jāpaprast Laurim, lai viņš man vēlreiz parāda, kā tur tos gabarītu vārtus. Klausies, tu man kaut kad parādīsi, kā bija tie gabarītu vārti jāiestumi? Jā. Lai cik jocīgi tas neliktos, šobrīd no visām figūrām man vissarežģītākā liekas tieši iestumšana gabarītvārtos. Šķiet, ka ļoti vienkārši ir pārsvērt un nomest mocu uz otru pusi. Ikdienā veicot šādas darbības ar čoperi, bija iepraktizējies to stumdīt sēžot virsū, kas eksāmena gadījumā nav atļauts. Tāpēc būs vien jāietrenē jauns paņēmiens. Patrenējos figūras un bija pienācis laiks pirmo reizi izbraukt ar jauno mocu pa pilsētu.
brauksim. Ok. Pie tā piedomā, kā tikko kā izgriežamies, tā virzienrādītāja slēdzam ārā, ja? Jā, ok. Nākamajā krustojumā brauksim pa kreisi. Arī Ikar drusku tā kā pirmais spogulis virzienrādītājs vēlreiz pastamies un tad ir manevrs, ja? Ok. Lai nesanāk tā, ka tu sāc manevru un tad tikai slēdz virzienrādītāju vai skaties, ja? Jā. Kad tu paskaties, ieslēdz. Tagad arī vajadzēja ieslēgt. Jā, bet labi, katrā gadījumā tagad, kad tu krustojumu ieņēmāmies kreiso stāvokli, Jā. bet tagad, kad tu pabeidz manevru, tad atkal, lai viņš tev nes ārā tā smuku uz to maliņu, tā tev uz labo malu, tā, lai tev pašam būtu vieglāk, ja? Ok. Ar šo mocu, salīdzinot ar dzelteno diversiju, braukšana satiksmē arī šķita vienkāršāka. Lai gan joprojām nevarēja pierast pie pareizas stāvokļa ieņemšanas uz ceļa. Tā iemesla dēļ sākumā šķita, ka braukšana nesanāk tik dinamiska kā tad, kad pats braukāja ar čoperi. Jā, nu tev arī, piemēram, pirmais jau tas bija krustojums, jo tur galvenais ceļš maina virzienu. Tā ir zīme, kas norāda neregulējumu krustojuma pārbraukšanas secību, kā papildu zīme, vai ne? Ok, labi. Tātad tas ir krustojums. Jā. Vispār desai ir līgumi. Ceļam ir pagriezieni. Jā. Aha. Nu tā, joks. Tad, ja nesaka virzienu, kur mēs braucam. Kur mēs braucam? Taisni? Jā, bet arī ar pārkārtošanos. Tu pārkārtojies, ieņem josliņu, ja? Ok. Spogulis, virzienrādītājs, bet drusku saulaicīgāk. Tikko kā tev nesaka neko tā, tu saproti to, ka tev būs jābrauc taisni. Tad tu izvēlies arī pats joslu, no kuras tu brauksi. Ok. Tās kanalizācijas lūkas jau notek caurules, tur arī skaties jau laicīgi. Tad centies tā vienmērīgi to Ok, tu apbraukšanu. virzienu mainīt, jau tā kā jau pats piedomāt to trajektoriju, lai nav tādā pēdējā brīdī arī tāda strauja asa raustīšana, ja? Ok. Un pa labi brauksim krustojumā. Slēdzies. Aika sasteidz drusku, nu labi. Tagad tikai ar bišķi pagaidi mani. Ok, es tā lēnām paripināšu, šis jau var dzīt, ja grib. Nu, lai jā, tas busiņš iet garām. Labi. Bet arī, nu skatāmies, it kā tīri teorētiski tev nevajag mani gaidīt, tu vari braukt, bet, nu, ja piedomām, ja tur viena mašīna nāk, lai mēs tomēr tandēmā smukāk ejam, tad pagaidam, ja nesasteidzam arī tās darbības. Okay, ja būtu ļoti intensīva satiksme un tiešām nevarētu izbraukt, nu tad brauc ārā un skatās, bet šī situācijā tu varēji pagaidīt. Varēja, jā, nu labi, ok, es mēģināšu tā ievērot tā. Nu, kā kļūda tā nav, galvenais, lai tu nepatraucēji ar 30 un šitien nesaka virzienu, ieņemam kādas augstas brauktuvs, Ikar. Jā, oi. Jā, jo šeit tev neteiks neviens virzienu, pa labi nogriezties nevar, bet pa kreisi krustojumā mēs nogriezāmies, ja? Jā. Tad tev šajā vietā neviens virzienu neteiks. Ok. Bet tev jāparāda virzienrādītājs. Labi. Jo mēs nogriezāmies krustojumā. Pareiza stāvokļa ieņemšana ir būtiska, lai pēc iespējas drošāk piedalītos ceļu satiksmē, kā arī nokārtot eksāmenu. Tāpēc pie tā būs jāpiestrādā. Un 30, tur, kur 30, tur turam, 30, cenšamies. Jā, labi. Un līdz kurai vietai viņi būs spēkā? Līdz krustojumam šitien, jā? Nē, te blakus teritorija, jā. Tagad bija zīme. Skaties, kur ir krustojums? Vēl priekšā, jā. Nē, es domāju, varbūt, ka bija kaut kāda atceļošā, nepamanīja vienkārši. Nē, nebija. Ok. Nu jau 50. Oi, jā. Bišķi aizgulējos, tā, labi aiziet. Bišķi aizgulējies, jā. Bet
redz, kā novietot automašīnu stāvvietā, te ir stāvvietas labā pusē. Jā. Un tu jau arī savlaicīgi redzot, tu vari savā joslā pārkārtoties tanī brīdī uz kreiso maliņu, ja? Jo mazums tur kāds no te stāvvietā duris atver vai vēl kaut ko, tā diezgan uzmanīgi jābūt. Ok, no labi. Tā taisn uz pagriezienu viņi tur sanāk, ja? Nu jā. Un brauksim no loka otrā izejā pa labi. Ok. Tas ir šiten otrā izeja, ja? Jā, Smiltene, ja? Jā. Tātad vienvirziens kreisai josliņai pa vidu turies. Kreisai joslai. Op. Un tagad skaties ātrumierobežojuma ceļa zīmes un smuki pāriem uz labo malu. Bet arī, ja tur kāds brauc ārā, tu virzienrādītāji var nerādīt, lai nenomaldinātu. Nu jā, lai esi pārliecināties par drošību, jā, jo viņš kāds padomāts, ka tu tur griezīsies. Un šitien krustojumā 30 beidzās. Jā. Bet centies tā ikar drusku precīzāk to braukšanas ātrumu ievērot. Ok. Mierīgāk, čiliņā vairāk, ja? Labi. Izbaudi. Jā, tā kā apstājās, tā jau karsts paliek. Nu, normāli forši vacarīgi diena. Nu jā. Ar šito moci... Un brauksim krustojumā pa labi. Ok. Prasīja, ko tu gribēji prasīt man? Nē, šito moci trešo gaņģus 50, vai cik? Man liekas, ka tā kā... Nē, ceturtais. Ceturtais, ja? Nu jā. Nu jā. Tev jau nav visu laiku jāzāģē. Tu jau tā, lai tev arī viegli noturēt braukšanas ātrumu. Kaut kādās situācijās pat ir 5. Nu jā, ok. Bet tad, kad tu gribi atkal to pātrinājumu vai mazliet, lai viņš būtu tāds dinamiskāks, protams, ka tu pārslēdz zemāk. Nu skaidrs, jā. Nevajag tev virzienā te ikartē. Ok. Šite nebija. Op. Un tagad spogulis virzienā te kreisais, jā? Op, jā, pārliecinamies par drošību. Un krustojumā brauksim pa labi. Pa labi, jā. Brauksim krustojumā pa labi. Piebremzē distance. Tad, ja netiek dot komandu, kur mēs braucam, Ikar? Taisni. Nu, vienmēr jāskatās, no kuras joslas, kur iet taisni, ja? Jā, pareizi. Slēdzies jau līdz neitrālam. Ir. Jo smuki jau kliks saslēdz kustībā. Viss. Ui. Nākamajā krustojumā brauksim pa kreisi. Ok. Pa kreisi. Spoguls. Ieņemam kreiso stāvokli. Ļoti labi. Un zīmi. Skatāmies, kas pa zīmi bija. Šitais dzīvojamā zona, ja? Uz dzīvojamā zonā, uz cik jābrauc? 20.
dzīvojamā zonā visi, kas staigā uz savām kājām un brauc ar riteņiem, ir priekšroka, ja? Jā, ok. Tas nozīmē, ka arī sunīšiem un kaķīšiem, ja? Jā. Esam uzmanīgi. Jā. Labi. Un ievērojam braukšanas ātrumu. Ok. Nākamajā krustojumā brauksim pa kreisi. Ok. Un pēc tam brauksim pa labi. Tā, kopumā, manuprāt, diezgan veiksmīgi izbraucām pirmo reizi ar jauno mocu pa pilsētu. Ir, protams, kur piestrādāt, īpaši pie trajektorijām, pareizes stāvokļa ieņemšanas, taču uz nodarbības beigām jau jutos daudz atbrīvotāks. Arī ātruma ierobežojums vajadzētu sākt ņemt vērā. Šis video nu ir noslēdzies. Paldies, ka skatījāties, neaizmirst nospiest laiku un abonēt šo kanālu, ja to vēl nepaguva izdarīt. Tiekamies nākamajās sērijās. Čau!